Iepriekšējā video es ieminējos par kaut kādu pierakstu tāfeli, ko es varētu likt savā saucamajā projekta nodaļā pie sienas, un te kur es arī dabūju. Komplektā vēl IKEA gaismas, kas no augšas izgaismo tāfeli, lai var skaidri redzēt, kas ir uzzīmēts un uzrakstīts. Komplektā, es nezinu, vai redzēt, bet arī nāk, kur dībeļi. Jautājums tikai cik augstu. Instrukcijā pavisam elementārs infografikas, bet kas ir forši, ka viņi ir pierakstījuši kādu milimetru urpu vajag. Tad 6 mm urps, es droši vien pielikšu atsevišķu slēdzi tām gaismām. Tas būtu diezgan praktiski, manuprāt. Jāatstāja tā vieta. Protams, ka urpšanai betonā vispareizāk būtu ar šādu urpi, kam ir trieciena režīms izmantot ar SDS, bet ar šito iztiks. Šo es ielieku iekšā. Ideāli. Protams, es jau iepriekš pārliecinājos, es zinu, ka šeit kaut kur iekšā vadu nav. Tas būtu ļoti stulbi krātīt virsū kaut kādu kabeli. Līmenis ir. Ideāli. Tagad atliek jautājums par šīm IKEA gaismām. Te ir pats tas kronšteins. Un te iekšā ir, kur pievienot tos vadus. Es aiziešu pakaļ vadiem. Tā, elektrības lietas ir. Bet izrādās, man nav neviena lieka virsapmetuma slēdža. Bet labi, tad es atstāšu kaut kādu vadu rezervu, un tad es pēc tam pievienošu citu dienu. Šeit gan komplektā nenāk nekādi enkura dībeļi vai skrūves. Protams, man ir vesels lērums ar dažādiem stiprinājumiem, dībeļiem, skrūvēm, tā kā man tas neuztrauc. Es izmantošu tos pašu izmēru dībeļus kā stiprinot tāfeli. Nebūs laikam korekti. Tie kronšteini ir pa tuvu tai tāfelē un nepietiek vieta, lai uzliktu to stiprinājumu virsū. Viņi arī savstarpēji nav galīgi līmenī. Labi. Ar gumijas ānu pārliecināšanos, ka dībeļi ir līdz galam. Ok. Tas ir kā ir. Tas draņķīgākais ir izdarīts. Es zinu, ka tie savienojumi ir apmēram pa centru. Un tad ir kaut kā 10 cm rezervi. Es varu paņemt kaut kā tā, nogriezt nost jau, lai vieglāk strādāt. Izņemt šo sadalītāju. Tā. Un izvilkt cauri, pārdarot to gumijas tā kā blīvi, gan arī skaitās. Bādi vienkārši iziet cauri. Tā. Un
Un tagad tālāk ir ļoti vienkārši. Attiecīgi, tur, kur ir brūns ar brūnu, zils ar zilu, neitrāls ar neitrālu, zemējums ar zemējumu. Vienkārši iespiež, tās atverēs iekšā un viss. Atpakaļ tas vairs nenāk. Ja grib izņemt laukā, ir jāpiespiež tā ļipa un tad var izdabūt. Tik vienkārši. Abi divi vadi ir ielikti. Tagad te ir tāds serpentīns, ar kuru šie vadi ir jāizlec apkārt, tāpēc es iesaku noņemt to balto izolāciju mazliet tālāk, jo citādi ir grūtāk dabūt cauri. Pārliecināties, ka tā gumija neiekrīt, neiestumjās uz iekšpusi. Ja tā notiek tā kā man, tad vajag prātīgi to izvilkt līdz pusē laukā, lai iesēžās tajā gropē. Tas nodrošina kaut kādu līmeņa hermētiskumu. Sevišķi nozīmīgi, ja šo gaismu reāli instalē, piemēram, vannas istabā virs spoguļa. Tam līdzīgi. Tad šo lieko vadu gabalu var aizāķēt pēc tāda āķa sānā, ielikt korpusā un izlocīt šeit 90 grādos laukā pa to nišu. Gatavs. Vismaz viens ir gatavs. Tālāk, redz, šis vada gals būs jāieliek otrs gaismas šajā korpusā blakus tam vadam, kas nāk no drošinātāja. Un tālāk tad virknē vados strāvu arī šai otrai gaismai. Tā kā man elektrība nāks no šīs puses, tad šeit es lieku šo gaismu. Šitās mazās skrūvītes ir svarīgi nepazaudēt, jo rezervē viņi neiekļauj. Savukārt šīs lielās skrūves viņi iekļauj. Es nezinu, kāpēc tā. Šis slēgums īstenībā ir paralēls slēgums, nevis virknes slēgums, jo arī situācijā, ja izdeg tā pirmā gaisma, strāva tiek līdz otrai gaismai, jo tas strāvas avota vads ir saslēgts jau kopā arī ar otru gaismu. Tā. Diezgan garš tas vada atlikums, kuru es pievienošu šeit augšpusē pie tās sadales kastītes. Apvienojot, protams, drošinātāju un pārbaudot ar multimetru, vai tur strāva neplūst cauri. Es šo vadu tāpēc pagaidām negriezīšu īsāku, lai es pēc tam varu ieinstalēt to slēdzi. Otra opcija ir, es varu pievienot šos vadus pie šīs gaismas, kas jau ir pievienots pie slēdža. Tādā veidā, kad es ieslēdzu šī telpai gaismu, tad ieslēdzās arī tāfelē gaisma, bet reāli man jau nevienmēr vajag to tāfeles apgaismojumu. Tā, tik cik nu man tagad spīd, tas ir tikai caur lodziņu, atspīd saules gaisma, bet es slēdzu iekšā. Kamerā izskatās daudz tumšāk nekā patiesībā ir. Acīm tā gaisma ir ļoti patīkama. Un tas kontrasts tajā video izskatās daudz spilgtāks starp šejienu un apakšu. Īstā dzīvē daudz mērenāk, tas mērenāk tā pārēja. Un tad kopumā vēl ar to augšējo gaismu. Protams, vispār nekāda vaina. Un te man ir augšējā gaisma. Šeit man ir vidējais drošinātājs tām gaismām. Un no turienes nāk nekur vadi. Šobrīd, topot video, man ir precīzi apaļi 50 abonementi.